Sveiciens visiem skatītājiem. Ja īsumā drusku nedaudz par šodien, tad trešajā braucienā pašam problēma neliela startā, ar kuru droši vien sākās viss tālākais, bet lielākais, kur zaudēja, tas bija Kens Bloks apstājās trases trajektorijā pašā svarīgākajā vietā, un man nācās pārmalu viņu apdzīt. Ārmalā viss bija slapš un izslīdēja, bet tā notiek un turpinājām cīnīties. 4. braucienā ļoti labs starts no ārmalas, izbrauca priekšā visiem un arī cīņa, bet pirms brauciena bija nolaistīta trase un gan es, gan Peters Sobergs, gan Deivijs Ženē neviens neiebraucām top 10. Katrs nākamais brauciens bija 7 sekundes ātrāks un tas, mūsuprāt, nav pasaules līmeņa cienīgs gājiens. Pēc brauciena visi sarakstījām protestus, bija tā skaitā 5 komandas, un tas atņēma man iespēju iekļūt pusfinālā, tā es varētu teikt. Pēc 4 braucieniem bija 13, kas nozīmēja pirmā vieta rezervē, un pirms abiem pusfināliem biju gatavs piesprādzējies ķivara galvā, un situācija bija tāda, ka man komandas biedrs Kevins Eriksons nevarēja iedarbināt mašīnu. Mani jau izsauca braukt uz pusfināla startu, un pēkšņi viņš iedarbināja un uzripoja, pat neiesildot riepas. Nezinu, droši vien no sportiskā viedokļa viņš izdarīja pareizi, no manas puses atkal ir tāds rūgtums, ka viņš zinot, ka viņš nenobrauks braucienu, izbrauc uz starta. Tā kā būtu vēl viens viņam mēģinājums iedarbināt mašīnu un tas nesanāk, tad noteikti es tur būtu izbraucis. Tas kārtīgi reiz pierāda, ka vienmēr jābūt gatavam startēt un nedrīkst atslābt nevienu momentu, kad tiešām tev pasaka lielo nē. Daudz pozitīvas lietas ir atkostas nianses priekš starta, ir aprasts ar mašīnu, 2 labi braucieni cīņā man pašam ar top apjolaikiem, tā kā pilnīgi un noteikti šī sacīksts bija nepieciešama, lai labāk nostartētu nākamajā. Un man bija licies, ka jaunā mašīnā iekāpt un uzrādīt labu rezultātu ir vieglāk, bet tagad pārliecinājos, ka īsti nav un tās nianses, lai brauktu pasaules līmenī pa priekšu, tiešām ir vajadzīgas zināt. Esmu apradis ar jaunu automašīnu, aizdīs vienas sacīkstes te Spānijā, jāpaņem viss pozitīvais līdzi un pēc 2 nedēļām noteikti tiekamies Latvijas posmā. Centīšos nesadegt no jūsu radītā spiediena un izdarīt maksimumu, tā kā tiekamies. Viss kļūst iespējams. Lat Telekom.